Mums arī šeit ir rekur aizējumi, un rekur ir virtuālais brauciens A kategorijai. Te mēs tātad redzam arī tātad šo te pašu skatu, bet visu laiku mums izliks jautājumu. Mums būs nepieciešams pašiem pieņemt lēmumus, kā rīkoties, kur tad vai ir jāieslēdz vai nav jāieslēdz, iesniedzam atbildi, skatāmies tālāk. Un šādā veidā mēs noskatāmies visu video, atbildot vidēji virtuālā braucienā ar kaut kur ap 30 līdz 50 jautājumiem, pēc tam izskatām šo virtuālā braucienu iesniegto atbilžu sarakstu, ja ir kļūdas, varam visas pārskatīt un saprast, uz ko tad mēs esam iekrituši un kāpēc, teiksim, esam nepareizi domājuši. Tā kā tālāk forša feature pa ziemas sezonas noteikti samontēšu pilnīgi visus virtuālos braucienus priekš A kategorijas, tā kā būs 50 virtuālai braucieni tieši A kategorijā.